Sveiciens visiem! Šajā reizē mēs parunāsim par blāzera apģērbiem un konkrēti par Hantek sēriju, kādas tad priekšrocības sniedz šie te apģērbi. Un Hantek sērija pēc savas būtības ir paredzēta tam, lai mēs ģērbtos slāņveidīgi. Slāņveidīgi tas nozīmē, ka tas noteikti būs īpaša vai liela priekšrocība tiem medniekiem, kuri izvēlās aktīvu medīšanas veidu. Aktīvs šajā gadījumā varētu būt gan dzinēja medības, gan arī medības uz pieiešanu. Piemēram, šobrīd aktuāls pavasara periodā būs bebru medības vai arī vēl joprojām lapsu medības. Tātad no rīta laiks ir vēss, pa dienu attiecīgi saule iesilda un ir silts laiciņš, un vakarā atkal paliek vēss. Tātad visu laiku uzturoties vai visu dienas garumā uzturoties mežā, mums ir mainīgi laikapstākļi un attiecīgi mainīga arī slodze, un attiecīgi arī būtu nepieciešams, lai apģērbs mums sniegtu komfortu, lai nebūtu tā, ka pārvietojoties mēs stipri sasvīstam, savukārt, tad mums ir nedaudz kaut kas jāpagaida, tad mēs atkal ļoti strauji atdziestam, un tas rada diskomfortu, un attiecīgi mēs varam arī saaugstēties. Tātad, lai mums būtu komforts visā dienas garumā, tad konkrēti blāzera Hantek sērijai ir risinājums slāņa apģērbam. Pirms es varbūt pieskaros un nodemonstrēju jums nedaudz konkrētāk par katru apģērbu gabalu atsevišķi. Vēl gribēju piebilst to, ka šī ģērbšanās slāņos viņa nav aktuāla tikai kaut kādā konkrētā sezonā, ziemā vai pavasarī vai rudenī, bet tātad viņa ir aktuāla, es gribētu teikt, cauru gadu. Tagad varbūt nedaudz konkrētāk par to, kas tad man šobrīd ir mugurā un kāds būtu tas pamatprincips, kā mums būtu jāģērbjās. Jā, tātad esmu uzvilcis pamatslāni, kurš man kalpos, teiksim, visas dienas garumā, kuru es nevilkšu visticamāk nost. Pa virsu nāk vidējais slānis un attiecīgi virsējā slāņa jaciņa. Viena no entajiem variantiem. Un, protams, kas ir ļoti būtiski ir tas, ka katrs no šiem te slāņiem, kas man šobrīd ir mugurā, ir velkams arī kā atsevišķs apģērbs. Proti, tātad, ja ir silts laiks, tad būtībā es izmantoju tikai bāzes slāni un vidus slāni, kas pats pa sevi arī pietiekoši solīda jaciņa. Tad attiecīgi es varu arī izdarīt tā, kad novelkot vidusslāni, ģērbju tātad šo te jaciņu pa virsu. Ar vienvārdu sakot, es kombinēju atkarībā no tā, kādas ir manas sajūtas, šos te apģērbu gabalus. Nu, un kā piemērs varbūt laikapstākļiem tādiem kā šobrīd, kad temperatūra ir ap nulli, ārā ir pavisam neliels sniedziņš, bet ir forši silda saulīte, tad varbūt tas ideālais ģērbšanās modelis būtu šāds, ko es jums vēlos nodemonstrēt. Jā, tātad es izmantoju vēl vienu slāni, tātad jaciņai, kura ir arī kapuce, kura pēc savas būtības ir arī samērā plāna, bet ļoti labi, kā teikt, pasargā pret vēja caurlaidību. Tātad uzvelkot, kā redzat, arī pavisam brīvi, mēs apģērbjamies, uzvelkam šo te virsjaku un būtībā jūtamies ļoti komfortabli ar visām kustībām. Šeit arī tāda vēl samērā būtiska lieta, kad uzģērbjot šos te slāņus, mēs nejūtamies, mūsu sajūtas nav, ka mēs būtu satuntelējušies. Un
tad attiecīgi šādā izpildījumā es esmu pārliecināts, ka es nesasvīdīšu, un tajā pat laikā, ja man paliks nedaudz pa karstu vai būs sajūta, kad es sāku svīst, es jebkurā mirklī varēšu novilkt jebkuru no slāņiem nost vai samainīt vietā. Ja arī tevi uzrunā ģērbšanās slāņos un esi aktīvs mednieks, tad nāc ciemos uz jebkuru no Puno muižas veikaliem.